Tad šodien iemācīsimies risināt logaritmiskās nevienādības. Vai drīzāk, es domāju, ka lielākā daļa no jums vienkārši to atkārtos, un ka jūs to jau labi zinat. Mēs sāksim pēc līdzīgas principa, kā apspriedām arī eksponentu nevienādības, proti vispirms izdomāsim, kāds ir vispārīgais, kāda ir vispārīgā schēma, kā logaritmiskās nevienādības risina. Un šeit šī schēma jau ir gatava, un kam es gribētu pievērst jūsu uzmanību, ir tam, ka šī schēma, varbūt jūs varat paši pateikt, salīdzinot ar vakardienas schēmu, ir kāda? Līdzīga. Gaužām līdzīga. Vienīgā atšķirība ir tāda, ka šeit augšā man vairs nav rakstīta eksponentu nevienādība, bet ir tagad logaritmi ir ieviesti. Un tas, ko es varu redzēt, ir, ka ja logaritma bāze A, šis skaitlis ir lielāka par 1, tad šī zīme, kas ir šeit, tā nemainās, un tā paliek tāda pati, kā ir bijusi nevienādībā. Arī starp tām funkcijām, tas f un g, tās ir funkcijas domāts. Un turpretī, ja a ir intervalā no 0 līdz 1, tad zīme mainās. To visu jūs zinat. Tas ir vienkārši tāds atgādinājums par to, ka arī logaritmiskām nevienādībām viss strādā tieši tāpat. Un es esmu izvēlējies tādam kā pamošanās uzdevumam, lai visi saprastu, kas ir tas fx un kas ir gx, jo kādreiz skolēni jautā, ko tas nozīmē. Tādēļ es iedomājos sākt ar šādu piemēru, un vai es varētu šeit man identificēt un pateikt, kas šeit ir a, kas šeit ir f no x, un kas šeit ir g no x. Tie, kas zina, tad droši sekiet. A ir 4, Jā. fx ir 2x mīnus 1, un gx ir 5 mīnus x. Pilnīgi pareizi, jā, paldies Anitei, tieši tā. Turklāt par šo četrnieku mēs uzreiz kaut ko piebildīsim, kāda piebilde šeit man būtu jāraksta. Jāsaka, ka tas 4 ir lielāks par 1. Lielāks par 1, pilnīgi pareizi. Tad tas komentārs ir, ja bāze ir lielāka par 1, tad zīme nemainās. Vai visi saprata, kura zīme, par kuru zīme šobrīd ir runa? Kura zīme nemainās? Sāks pa vidu starp logaritmiem. Vai ne? Tieši tā, jā, tad taisnība, tad šī zīme nemainīsies, un tad nākamajā rindiņā, rakstot nevienādību jau bez tiem logaritmiem, rakstot nevienādību starp funkcijām, un funkcijas mums ir, šī ir funkcija fx, šī ir funkcija gx. Tātad savā ziņā, it kā, jūs varētu tā domās, mēs tā savā žargonā varētu teikt, ka ja mēs tos logaritmus savā ziņā it kā tā kā atmetam, ja, tas, protams, nav diži korekti matemātiski tā teikt, tas nekas. Tad tādā gadījumā mēs dabūjam nevienādību, kas ir šāda 2x minus 1, rekurtēta funkcija fx, kur viņi ir no tām iekavam, un otra funkcija 5 minus x. Taču šeit, ja tik tālu viss logaritmiskajās nevienādībās bija tieši tāpat kā eksponentu nevienādībās, tad šeit parādās viena būtiska atšķirība. Un tā ir tāda atšķirība, kuru skolēni reizēm aizmirst, ka tāda eksistē, un tāpēc es aiziešu atpakaļ uz iepriekšējo slaidu. Rekur, pierreiz Kristaps varēs paskatīties, ar ko mēs stundu sākam. Tātad šāda schēma, viss ir ļoti līdzīga kā vakar, tikai šeit augšā ir logaritmi šoreiz, ja, nevis eksponents. Un abi tie teikumi ir tieši tādi paši. Ja bāze ir lielāka par 1, zīme nemainās, bāze ir šajā intervalā, tad zīme mainās. Bet paskaties uz šo piebildi. Ko jūs sakat par šo zaļo piebildi? Ja ja rezultāts ir tā kā pozitīvs? Jā, tieši tā. Tad ar piebildi, ka šīs zemlogaritma izteiksmes, ja, tā kā tas, kas ir zem logaritma, tam obligāti ir jābūt pozitīvam. Jo logaritms nebija definēts negatīviem skaitļiem, vai ne? Tādēļ, kāpēc tas tā ir, jūs arī par to varētu padomāt, kāpēc tas tā ir. Bet, jebkurā gadījumā šeit zem logaritma var atrasties tikai pozitīvs lielumi. Un tas nozīmē to, ka šīs funkcijas, šī funkcija 2x minus 1 un šī funkcija, kas rakstīts šeit, viņas abas ir obligāti pozitīvas. Tādēļ to arī uzrakstīsim. Tad vēl papildus rodas 2 jauni nosacījumi. Tātad viens nosacījums ir 2x minus 1 ir lielāks par 0, un vēl trešais nosacījums ir tāds, ka arī 5 minus x, tā otra izteiksme, kas atrodas šeit, arī šī zemlogaritma izteiksme arī ir pozitīva. Sekiet, vai ir vajadzība paskaidrot sīkāk, kādēļ ir tā, ka zem logaritma var atrasties tikai pozitīvi skaitļi? Tāpēc, ka, ja kāpina skaitli, tad viņš, kaut kādā pakāpē. Tieši tā, ja kāpina, es piebildīšu pozitīvu skaitli, jo bāze A vienmēr ir pozitīvs skaitlis, tad mēs zinām to, ka A ir lielāks par 0.
Un ja pozitīvu skaitli A kāpina jebkādā pakāpē, pieņemsim šeit ir kāpinātājs X, tad tas, kas iznāk šajā vietā, lūk šeit, obligāti būs pozitīvs. Tad tas ir neatkarīgi no tā, vai jūs paņemat, pieņemsim, X vietā pozitīvu vai negatīvu skaitli vai jebkādu. Jā, tieši tā, tad izteiksmes zem logaritmu. Es pat precizēšu šo atbildi, ko es čatā tikko saņemu. Nevis tikai nevar būt negatīva, viņa arī nulli nevar būt, jo pozitīvu skaitli kāpinot pakāpi X, tu nevari dabūt arī nulli. Tā kā jebkurā gadījumā šis rezultāts ir obligāti lielāks par nulli. Un tagad visi šie 3 nosacījumi izpildās reizē, tādēļ kāda vēl zīme šeit klāt man būtu šajā vietā jāraksta, lai uzsvērtu, ka visi 3 izpildās vienlaicīgi. Nē, es domāju, tā kā sistēma tiek... Sistēma zīme, ok, jā. Nu tad es pārpratu, par kuriem... Es nepareizi pateicu. Jā, patiešām, ja runāt par sistēmu, tad tas ir pilnīgi pareizi. Un tagad šeit bija dažādas versijas par to, kā risina šādu sistēmu. Pirmkārt, es šīs nevienādības sanumurēšu. Un stratēģija ir tāda, kā es domāju, kāpēc es viņus sanumurēju. 1., 2., 3. nevienādība. Jo man vajadzēs katrs atsevišķi, tā kā... Katru atsevišķi kā atrisināt. Jā, tas ir pilnīgi pareizi. Patiešām, tad vispirms es atrisināšu nevienādību 2x-1 ir mazāks nekā 5-x. Un šeit, daži pildot mājas darbu, kā pirmo soli izvēlējās uzrakstīt vienādības zīmi. Ko es teiktu par šo situāciju? Vispirms jāpārnes visu uz vienu pusi. Jā, tieši tā. Tad vienādības zīme mēs liekam tikai tad, kad mums šeit, piemēram, būtu šajā vietā pirmam kvadrāts. Tad tādā gadījumā, ja tā būtu kvadrāta nevienādība, pirmam paskaties, ja nevienādība izskatītos šādi, tad man pirms pārnešanām un visi pārējā droši vien vajadzētu uzrakstīt vienādības zīmi, ja? Un atrisināt saknes. Lineārā nevienādībai tas nav jādara. Lineārā nevienādībai, kā tikko jau Daniela teica, patiešām ir. Parasti ir pieņems tā, ka x pārnes uz kreiso pusi, brīvos saskaitāmos uz labo. Protams, atcerās, kas notiek ar zīmēm pie pārnešanām un dabū nevienādību, kas izskatās šādi. 3x ir mazāks nekā 6. Tātad mēģiniet arī aši tikt līdz tam, ka tas tā ir. Un pēc tam, kad mēs šo nevienādību izdalām ar 3, par trīnieku man ir jāpiebilst, kas ir pozitīvs skaitlis. Dalot ar pozitīvu skaitli, kas man te būtu jāsaka? Zīme nemainās. Arī šeit zīme nemainās. Pilnīgi pareizi. Tieši tā, tad zīme nemainās. Un tad galu beigās es dabūju pirmās nevienādības atrisinājumu, x ir mazāks par 2. Brīnišķīgi. Tagad man ir jāatrisina pārējās 2 nevienādības. Šobrīd piedāvāšu jums pašiem to izdarīt. Tad pirmo es izspriedām kopā. Pārējās 2 tagad aši izrisiniet paši. Labi, es jau četā redzu pareizās atbildes. Patiešām, tad drošības labad salīdzināsim. Tad otrai nevienādībai vajadzētu būt ar atrisinājumu x ir lielāks nekā puse. Tad rakstīšu tāpat, kā jūs man norādat četā. Un pēdējās nevienādības atrisinājums runā, ka x ir mazāks nekā 5. Un tagad pēdējais ir atcerēties to, ka ja jums ir sistēma, tad jums ir visi šie atrisinājumi, visi 3. Re, kur ir pirmais atrisinājums, redz, kur ir otrs, šis ir 3. Mums visi šie 3 atrisinājumi ir jāsliek kopā. Un ja mēs viņus visus saliekam kopā uz x-as, tad jums vajadzētu izveidoties kaut kādam līdzīgam zīmējumam kā šis. Un kas tur bija jāskatās? Kur pilnīgi visi iekrāsojās tādā. Kur pilnīgi visi iekrāsojās. Un tad, Kārli, varbūt tu vari reiz pateikt, kur tad ir tā vieta, kur visi 3 iekrāsojas? No 0,5 ar apaļu iekavu līdz 2. Ja? Pilnīgi pareizi. Tieši tā. Tad mēs varam uzrakstīt atbildi šai nevienādībai, ka x pieder no 0,5 vai viena puse, vienalga, tā kā tas ir, kā es rakstu, tas nav tik svarīgi, līdz 2. Un viss, jā. Un iekavats ir. Forši, tagad mēs esam apsprieduši vienu gadījumu, kad bāze ir lielāka par 1. Tagad, ja radušies jautājumi, tad noteikti pajautājiet. Savukārt, ja nē, tad mēs varam turpināt tālāk ar vēl vienu nevienādību, kurā tagad situācija ir savā ziņā līdzīga, bet bišķiņa atšķirīga. Un šo pamēģiniet atrisināt paši tuvākais pāris minūtēs. Droši tas ir vajadzība, protams. Protams, jā. Tad es uzrakstīju, ka logaritms pie bāzes 0,5x ir lielāks par logaritmu pie bāzes 0,5 ir 3, kas ir lielāks par 0. Labi.
Ok, nu tas ir apšaubāms apgalvojums. 0,5 būtu jāņem tomēr negatīvā pakāpē, lai sanāktu 3. Es nevaru tad teikt, ka viņi abi ir lielāki par 0. Tā nav. Nevis tas ir lielāks, bet tieši x ir lielāks par 0. Bet tu ļoti gari stāstīji to, ka visu piemēru, tad no visa tev vajadzētu tikai vienu pašu burtiņu x, tad mēģini būt lakoniskāks. Tad x ir patiešām lielāks par 0. Jums vajadzētu pamatot to, jūs varat rakstīt definīcijas apgabals. Ja logaritms nav definēts pie negatīvām vērtībām. Tālāk, tad mēģini būt tā. Un tu uzstīk, ka x ir mazāks par 3 un x ir lielāks par 0. Nu, tā kā... Nu labi, bet tagad par to x ir mazāks par 3, tur gan to vajadzētu mazliet sīkāk pastāstīt. Tātad runā. Tātad kā varētu dabūt to, ka x ir mazāks par 3? Tas trūks. Tur mēs kaut kā rakstījām, kad bija 0 ir mazāks par a un a ir lielāks par 1. Par to a. A šeit ir, cik ir a? Tur bija jārēķinas, ko es neko nereiķināju. Bāzera, kur ir dota. Bāzera 0,5. Nav jārēķina. Viņa dota. Un par bāzi ir jāpasaka, ka tā ir tieši tā mazāka par 1. Kādu secinājumu te izdarīja no tā? Zīme mainās. Tad kā to visu arī noteikti saraksta, lai tev nav tikai atbildi, ja citādāk tu no visiem punktiem dabūtu tikai vienu. Jūs man teicāt, ka es esmu lakoniskāks skolotāji, tā arī darīja. Tajās vietās, kur vajag, tur jā, bet tur, kur jāuzraksta pamatojumi, tur neesi lakonisks. Tātad zīme mainās. Tev kaut kā viss sajuka vietām, kur jābūt kādam. Ok, un tā kā zīme mainās, tad attiecīgi šis nevienādības veids, šī zīme pārmainās uz pretējo. Tagad būtu šāda zīme, un noņemot no šos logaritmus un salīdzinot tikai logaritmu izteiksmes, mēs varam uzrakstīt, ka x ir patiešām mazāks par 3. Ja to visu apvieno kopā, tā ir sistēma, atceramies likt arī sistēmas zīmi, tad vizuāli tas izskatītos kaut kā šādi, 0, tukšs punkts, un trīnieks arī tukšs, un iekrāsojam. No x pa labi, ja tur ir zīme lielāks nekā, no trīnieka pa kreisi. Un tagad skatāmies, kur pārklājas abi iekrāsojumi. Rustam atbildi. Ok, tad atbilde ir tāda, ka x pieder no 0 līdz 3. Ok, šie bija tādi divi ievadu uzdevumi, lai pārliecinātos, ka visi saprat schēmu, pēc kādas risina logaritmiskās nevienādības. Tagad gribu jums piedāvāt, kā parasti, dažus uzdevumus no eksāmena testa. Un šeit var redzēt pirmo no šādiem jautājumiem. Tātad te, mēģinām izdomāt un ierakstiet čatā, kā jums šķiet. Šoreiz es jums ieteikšu izmantot izslēgšanas metodi. Tātad, tā kā es redzu, čatā ir tāda nav vienprātības, tad mēs varētu apskatīties ar izslēgšanas metodi un tad izsecināt, kur tad atbilde paliek pāri. B atbilde atkrīt tā iemesla dēļ, ka patiesībā ir vienādības zīme, lai būtu patiesa izteiksme, jo 2 nultē ir vienāds ar viennieku. Tā logaritmu var pārrakstīt par eksponentu. Patiesībā atkrīt arī C atbilde. Un kāpēc C atbilde atkrīt, to var paskatīties pēc grafika. Ja pieņemsim paskaties, uz kuras asas man ir jāmeklē šis skaitlis 0,6. X. Uz x asas. Ja uz x asas paņem rekursu šajā vietā, aptuveni, ka šajā vietā atrodas skaitlis 0,6. Un es tagad meklēju, kur no šī grafika atrodas skaitlis logaritms pie bāzes 2 no 0,6. Kas man būtu jādara, lai atrastu šī skaitļa vērtību? Man būtu jāskatās, kāda ir y vērtība. Tieši tā, man būtu jāvelk projekcija, vai ne? Kur krustojas ar šo te funkcijas grafiku, un kāda tad ir y vērtība. Logaritms pie bāzes 2 no 0,6 patiesībā ir negatīvs skaitlis. Tas atrodas rekur zem x asas, tādēļ šī zīme atkal nav pareiza. Nu, un tad, ja mēs līdzīgā veidā, piemēram, apspriežam arī A piemēru, vai visi redz, ka A arī atkrīt, ka tas nav pareizs. Redzam to? Jā, tas ir pozitīvs. Tas ir pozitīvs, jā. Evai pilnīgi taisnība, jo 1,6 atrodas šeit aptuveni, ja? Un ja es projicēju skaitli 1,6 uz šo te grafiku, tad var redzēt, ka logaritms pie bāzes 2 no 1,6, kurš atrodas šajā te vietā,
atrodas pozitīvā daļā. Tad tas nevar būt mazāks par 0. Nu, tad gala beigās paliek pāri tikai šis pēdējais, tad īstais ir D variants. Tā kā daži, kas atbildē, ka tas ir D, tad ir pilnīgi pareizi. No 0,6. Un kā vēl to varēja zināt, ka tas tā patiešām būs, tāpēc, ka, ja es pārveidoju logaritmu pie bāzes 2 no 0,6 ir vienāds ar x kaut kādu, ja? Ja es šo uzrakstu kā eksponenti, tad man sanāk 2 kāpināt kaut kādā pakāpē, lai sanāktu skaitlis, kas ir mazāks nekā 1. Un ideja ir tāda, ka es varu kaut vai formulu lapā ieskatīties lūk šeit un atrast, ka, lai no vesela skaitļa es dabūtu decimālu daļu, kur ir, vai daļu, man tomēr ir jākāpina negatīvā pakāpē. Tad tā doma ir tāda, ka x vietā man ir jāizvēlās negatīvs skaitlis. Pieņemsim, kā tai 2 mīnus pirmajā, ja es ņemtu. Kādu vērtību es dabūtu? Tas būtu 0,5, vai 0,5, jā, vai viena puse. Un ja, tā kā tas nav gluži 0,6, bet, ideja, manuprāt, no šī var saprast. Ok, tad iesim tālāk. Vēl viens tāds piemērs, kurš ir salīdzinoši tāds standartizēts vēl, ir šāds 12. gada uzdevums, un lejā jūs kā parasti varat redzēt šo linku, kur jūs varat salīdzināt atbildi, jāatrisināt ātrāk nekā pārējiem. Pāris minūtes laika padomāt. Ar ko šeit varētu sākt? Es došu kādam citam skolotāju iespēju, nevis es visu laiku runāšu. Es varu pastāstīt. Droši? Tur vispirms ir jāpasaka tas, ka bāze ir 5, un tas ir lielāks par 0, tāpēc zīme nemainīsies. Tad mums ir jāpasaka bāzi. A ir 5, lielāks par 1, un komentārs, ka zīme nemainās. Ļoti labi. Un pēc tam es vienkārši rakstīšu visu bez logaritmu, tā kā pie bāzes 5. Es rakstīšu vienkārši tā kā x kvadrātā mīnus x ir mazāks par 6. Jā, tad mēs rakstam tikai tās zemlogaritmu izteiksmes. Savā ziņā mēs esam it kā atmetuši tās logaritmu darbības. Ok, un kāds ir otrs nosacījums? Tas ir 1. Tas, ka x kvadrātā mīnus x ir lielāks par 0. Tieši tā. Vai tu vari pastāstīt, kāpēc tas tā ir? Kā to var zināt? Tāpēc, ka zemlogaritmu izteiksme nedrīkst būt negatīva. Arī 0 nedrīkst būt. Līdz ar to, ja mēs runājam no viedokļa, kā tā drīkst būt, tad zemlogaritmu izteiksmē jābūt pozitīvai. Tieši tam. Un šī ir sistēma. Tad īsumā pastāst, ko tu dari ar katru no šīm nevienādībām. Tad es pielīdzināju katru nevienādību 0 un ieguvu saknes. Tad es uzzīmēju parabolu, noteicu iespējamās x vērtības katrai. Un pēc tam es saliku viņas uz vienas astes un tad noteicu, kas visam dara. Jā, tātad, un ja tā pa soļiem, tad es sapratu, ka tu atsevišķi izrakstīji vienu nevienādību, uzrakstīji vienāds ar 6, pēc tam droši vien pārnes 6, un šādā veidā risināja tālāk. Dabūju saknes. Jā, tur bija -2 un 3. -2 un 3, ok. Sakne 3, un tad gan jau, ka tev sanāca parabola. Jā. Un man sanāca, ka x pieder no -2 neieskaitot līdz 3. Aha, tāpēc, ka šeit ir vajadzīga negatīvā daļa, mazāks par 6, ja? Tā kā mums ir jāiekrāso daļa, kas atrodas zem x-as. Labi. Un īsumā par otru nevienādību pateiksim tikai tik daudz, ka otrā nevienādībai, proti x kvadrātā mīnus x lielāks par 0, parabola izskatās kaut kā šādi. Mēģiniet, tā kā paši pie tā tikt, ka tur sanāca droši vien 0 un 1, vai ne? Jā. Vai arī tā sanāca? Brīnišķīgi. Un tur bija jāiekroso pozitīvā daļa. Un šeit ir jāiekroso pozitīvā daļa, tāpēc, ka šeit ir rekur lielāks par 0. Tad mēs krāsojam to, kas atrodas virs-x-as, un tagad jāatcerās, ka tā bija sistēma. Tieši tāpēc abi šie atrisinājumi jāsliek kopā. Un ja mēs saliekam abus šos atrisinājumus kopā uz vienas x-as, to jūs varētu mēģināt paši izdarīt, tad gala beigās vajadzētu būt atbildai x pieder no, kāda bija tā atbilde? -2 līdz 0. Tur ir no -2 līdz 0, ko tam ir no 1 līdz 3. Un no 1 līdz 3, brīnišķīgi. Un tas viss ir ar apaļām iekavām, jo nekur nebija vienādības zīmes.
Ļoti labi. Un mums palika šai stundai, principā, vēl pēdējais jautājums, ko mums vajag apspriest. Un šis jautājums ir sekojošs. Tas ir, kā rīkoties tad, ja vienā pusē ir logaritms, bet otrā pusē ir skaitlis. Teikt, man... Elsa, droši, jā. Man liekas, ka mēs varam viņu pārveidot tā kā 2/3 ir mazāks par x² mīnus 2x. Pārveidot par eksponentu nevienādību. Varētu, arī tā varētu rīkoties, taču, manuprāt, šāda nevienādība būtu diezgan sarežģīta, lai viņu varētu atrisināt. Kā tad mēs tālāk ar viņu rīkosimies? Tas ir jautājums. Kāds vēl ir idejas? Tā var rīkoties bez šaubām. Tas gan būtu jādomā par to, labi, uzrakstītu 2/3, ja? Un x² mīnus 2x, bet kādu zīmi tu liktu starpā? Kas te būtu? Un kādēļ? Vai tas būtu mazāks, vai tas būtu lielāks? Tad tāda minēšana. Es tikai pateicu, kā varētu būt. Jā, tā varētu būt. Vienīgi man šauba ir par to, vai visi mācētu pateikt to zīmi starpā. Tādēļ, bet to es uz pareizā ceļa, jo, pieņemsim, mēs varētu izmantot šo kāpināšanu 2 kubā, bet šādā veidā. Mēs varētu aizstāt, mērķis varētu būt sekojošs. Panākt to, lai abās nevienādības pusēs atrastos logaritms. Gan vienā pusē ir logaritms, gan otrā pusē arī. Jo, kāpēc tas ir izdevīgāk? Ja mums ir nevis skaitlis, bet logaritms. Tas var noīsināt. Jā, pēc tam var rakstīt bez tiem logaritmiem, tikai zemlogaritmu izteiksmes un tā tālāk. Tad jautājums tagad ir sekojošs. Kādam skaitlim ir jāatrodās šajā te rūtiņā, šajā te vietā, lai tas būtu, viss tas logaritms kopumā būtu skaitlis 3. Kādam skaitlim ir jābūt? 3? 3, tavuprāt. Tad. Ne? Es ierakstīšu, kamēr 3. Bet tad tur augšā nav rezultāts parasti. Šis ir rezultāts. Tad logaritms pie bāzes 2 no kaut kāda skaitļa rezultātā ir jābūt vienādam ar 3. Un, ja šeit pielieto logaritma definīciju, 2 pakāpē, laikam sanāk 8, bet šo trīnieku var diezgan viegli tā pielabot par 8. Jā, un tālāk gan izveidojas sistēma, kuru jūs man tagad pasakiet, tā būs pēdējā lieta šodienai. Kāda sistēma tad izveidojas? Pirmkārt. Sakiet? Kvadrātā mīnus 2x ir lielāks par 0. Jā, tāpēc, ka zemlogaritma izteiksme ir pozitīva obligātajā. Un otrkārt, x² mīnus 2x, kāda zīme starpā ir jāliek, un te ir 8. Kāpēc ir jābūt? Mazāks. Mazāks. Tādēļ, ka bāze ir 2, lielāka par 1, un ja bāze ir lielāka par 1, tad šī zīme saglabājas kāda bija, tāda arī paliek pāri.